Es neiešu pie pieminekļiem noteiktos datumos 9. maijā, 16. martā, tāpēc, ka es negribu piedalīties nevienā no pasākumiem, kas polarizē sabiedrību. Es neiešu Praidā un neiešu arī skatīties Praidu, nedz viņu, lai atbalstītu, nedz lai mestu tomātus. Nav pareizi piedalīties, mūsu sabiedrība tāpatās ir sašķelta. Nevajag piedalīties nevienā pasākumā, kas šķir sabiedrību. Ir tīpaši šobrīd, kad tauta grimst milzīgā nabadzībā. Tad, kad mēs būsim visi pāēduši un mēs smiedamies varēsim samaksāt relatīvi augstos apkuras rēķinus un komunālos maksājumus, tad mēs uz vienām un tām pašām lietām varēsim paraudzīties ar citu aci kā šodien. Un visa šī sabiedrības šķelšana, vai tas būtu iešana pie pieminekļiem, vai iešana vai neiešana Praidā, tas viss tiek apzināti kurināts tikai, lai novērstu sabiedrības uzmanību no tiem faktiskajiem un patiesajiem dzīves apstākļiem un faktiskajiem meklējumiem, kādi tad ir iemesli un ko vajadzētu darīt, lai tā dzīve mainītos uz labu.